Jā, šodien bija pārsteigums. Es tādu eksemplāru nebiju vēl redzējis. Cilvēks atnāk, saka, rekomendācijas atomikas slēpes. Baidos ar viņām reāli braukt nobraucienos. Ļoti nestabili jūtoties un viss ir slikti. Tā kā brauc ar citām slēpēm. Varbūt sarūk struktūru pārvilkt. Es saku, ka struktūra nezinu, mainīs kaut ko. Tāpēc uzlikšu uz dinamometra. Ātri apskatīsimies, kādam svaram tās slēpes ir domāts. Sportists 96 kg. Kā jūs domājat, cik slēpi maksimālo svaru turē? 66 kg. Un tad ir viss arī ir izskaidrojums. Tāpēc, ka tu brauc uz slēpes vidus daļas, tur, kur ir viss tavs svars. Slēpe vienkārši tavu svaru netur, un tev sanāk slēpe brauc šādi te. Bet slēpei ir jābūt šeit saskars laukumam un šeit saskars laukumam. Un tad slēpe neiet šādi. Un tu jūties uzreiz droši, ja slēpe ir atbilstošam svaram. Un kādreiz tā slēpe ir nopirkta veikalā kā viscietākā slēpe uz 90+ kilogramiem. Rokās paņemot, spiežot šo slēpi, liekas tiešām ļoti cieti. Bet mēs nekad nezinām, kas notiek pašā apakšā. Ir slēpes, kas paliek vēl cietākas, un tur lielākas ir slēpes, kuras tieši otrādi paliek mīkstākas, un tas maksimālais svars tur arī paliek.